Noskaņojies uz nelielu ceļojumu, meditāciju. Ieņem ērtu pozu savā telpā, sēdus, guļus, pusguļus, pussēdus, nav starpības. Galvenais, lai nekur nekas nekrustojas, jo var vienkārši notirpt kāda ķermeņa daļa. Es tevi vedīšu ar savu balsi. Klausies manā balsī un vienkārši ļaujies tam procesam, ļauj notikt visam, kam jānotiek. Speciāli nevajag atslābināties, nevajag iespringt, necenties kaut kā vairāk nekā vajag. Vienkārši mierīgi izpildi uzdevumus, kurus es meditācijā tev piedāvāšu. Vienkārši vēro, kas ar tevi notiek. Nevajag atslēgt dialogu vai iziet no ķermeņa. Neko speciāli nav jādara. Seko līdz manai balsī, un tur, kur tā aizvedīs, tur arī aizvedīs tevi. Viss skanēs tā, kā skanēs. Un man nav mērķis tevi maldināt vai sajaukt prātu. Ja tev liksies, ka es kaut kur esmu pārteikusies vai kļūdījusies, tad tas to arī nozīmē, ka es visdrīzāk esmu pārteikusies vai kļūdījusies. Un tu vari pieņemt vai nepieņemt to, ko es teikšu. Un tā tad vēlreiz sajūti, vai tev ir ērti. Ļauj savam ķermenim ieņemt ērtu pozu tajā vietā, telpā, kur tu atrodies. Aizver acis, ja tās vēl ir vaļā. Izdari pāris apzinātas ielpas un izelpas. Ja gribas izdarīt dziļāku ielpu un izelpu, var tā arī izdarīt. Paskaties ar savu iekšējo redzi uz izelpu, kas notiek ķermenī. Kas notiek ar ielpu un ar izelpu. Pievērš uzmanību ādas daļai, kas atrodas starp degunu un augšlūpu. Pilnīgi sajūti gaisa plūsmu šajā vietā, un ar ielpu tu vari sajust tādu kā vēsāku gaisu, un ar izelpu sajūti jau mazliet siltāku, straujāku gaisa plūsmu. Un šī sajūta ar tevi kopā ir visu tavu dzīvi, no paša dzimšanas brīža. Ar pirmo elpas vilcienu tevi ienāk vēsāks, sausāks gaiss un izplūst jau siltāks un reizēm arī tā kā mitrāks gaiss. Un tagad atceries jebkuru nozīmīgu brīdi no savas šīs dzīves, kad tu izdarīji kādu izvēli, pieņēmi kādu lēmumu, vienalga kaut ko jauku, kādu jauku, priecīgu notikumu, kur tu jūties gandarīts, gandarīta, priecīgs, priecīga.
Ļauj sev atcerēties kādu nozīmīgu, svarīgu notikumu. Varbūt tu iegādājies kaut ko lielu, svarīgu un nozīmīgu. Varbūt kaut kas notika vakar, pagājušajā nedēļā, 2 nedēļas atpakaļ vai iepriekš. Pamēģini atcerēties, vai tas bija mēneša sākumā, vidū vai mēneša beigās, šajā vai iepriekšējā mēnesī. Un ja joprojām vēl nav atnākusi kāda atmiņa, tad vienkārši ļauj, lai nāk tā atmiņa, kur šobrīd vienkārši tev izgaismojās, bet lai viņa vienkārši ir pozitīvi laba. Kur tu esi jūties piepildīti, gandarīti, priecīgi. Un saproti, kad tas notika. Tā atmiņa, kas tev ir atvērusies, kad tā notika, vai tas bija rīts vai diena, vakars vai nakts. Tu tur atrodies telpā vai ārā. Atceries, kādi tad bija laikapstākļi. Kā tu biji ģērbta, ģērbts. Un iespējams, tu pat vari atcerēties tās drēbes, tā kā mugurā esam. Atceries, vai tās drēbes bija mīkstas, gaisīgas, vai tieši otrādi, smagas, raupjas, siltas vai vieglas. Ar ko tu kopā esi šajā brīdī? Vai tu esi viens? Pievērs uzmanību, kāds ir gara stāvoklis un ko tu tur dari tajā atmiņā. Un tagad šajā brīdī, kā no pirmās personas esot ķermenī, vari pilnīgi sajust deguna galu priekšā, sajust, ieraudzīt vai kā savādāk. Deguna gals priekšā, pakalsis aizmugurē, galvas augšdaļa augšā, mati, ja tie ir, pēdas apakšā, rokas labajā un kreisajā pusē. Esot ķermenī, paskaties, sajūti, kā tu jūties. Esot ķermenī, paceļo, pastaigā šajā notikumā. Šajā brīdī, kurš tev tagad ir atvēries. Un tagad paskaties uz sevi no malas, kā vērotājs. Tā kā no malas ieraugi, sajūti sevi kā vērotājs. Saproti, kā tu izskaties, ja skaties uz sevi no malas. Un atkal atgriezies un atceries šo notikumu, esot ķermenī, no pirmās personas, esot ķermenī. Un tagad izdzīvo to ar savām acīm. Redzi to, ko tu tad redzēji. Kad tu to atcerējies, esot ķermenī no pirmās personas. Un atkal no malas. Pārliecinies, ka tu uz sevi skaties no malas.
Tagad paskaties uz to, kas uz tevi skatījās no malas. Kas tas bija, kas uz tevi skatījās no malas? Izpēti to uzmanīgi. Un tagad paskaties uz to, kas uz tevi skatījās no malas. Ieraugi, sajūti vērotāju, kas tagad skatījās uz to, kurš skatījās uz tevi no malas. Un tad skaties no malas un paskatoties, kas skatās uz visiem šiem procesiem, pievērs uzmanību savām sajūtām, kopējam stāvoklim šajā brīdī, neanalizējot un nedodot tam kaut kādu vērtējumu. Vienkārši vēro, kā tev ir tagad. Un no šī stāvokļa paskaties uz sevi jau šodienā, kad tu klausies šo meditāciju. Savienojies ar savu ķermeni, kurš sēž vai guļ, vai kā tu esi tur iekārtojies, jusies šeit un tagad. Sajūti savus kāju un roku pirkstus, pakustini tos, sajūti, kā uzmanība atgriežas ķermenī, sajūti, kā tu pilnībā atgriezies šeit un tagad. Lēnītēm pastaipies un ar dziļu ieelpu un izelpu atgriezies šeit un tagad. Un kad esi gatava, gatavs, ver vaļā acis.